2022. gadā, kad mums Latvijā bija elektroenerģijas krīze un uz elektrību cenas bija maksimāli augstas, uz savu jumtu es uzliku saules paneļus. Vienīgā problēma ir tā, ka man no austrumiem ir lieli kaimiņu koki priekšā, līdz ar to elektrības ražošana man var sākties tikai tad, kad saulīte ir pašā zenītā. Tātad, kad ir apgājis apkārt kaimiņu kokiem. Kad saules paneļus uzstādīju, pieslēdzos neto uzskaites sistēmai. Neto uzskaites sistēma nozīmē to, ka to elektroenerģiju, ko saražo saules paneļi, un es neiztērēju tajā brīdī, kad viņa tiek saražota, es viņu nepatērēju un nododu sadales tīkla elektrotīklā. Un viņu šo enerģiju varu izmantot nedaudz vēlāk. Tātad es it kā to enerģiju uzkrāju. Un, protams, ka galvenokārt šādu enerģiju es izmantoju tumšajā diennakts laikā vai arī ziemā mājas apkurei. Tajā brīdī, kad saules paneļi vai nu nav spējīgi saražot tik daudz, cik man ir vajadzīgs, vai arī vispār neražo. Līdz ar to man bija fiziska iespēja izmantot katru saražoto kilovatu stundu, ko saražo saules paneļi savām vajadzībām. Tādai uzskaites sistēmai varēja pieteikties tikai līdz 2024. gada 30. aprīlim, un tie, kas bija pieteikušies, tad šādu sistēmu varēs izmantot tikai līdz 29. gada 28. februārim. Tie, kas šai neto uzskaites sistēmai nepaspēja pieslēgties, tiem ir un bija jāpieslēdzās neto norēķinu sistēmai. Tieši tāpatās kā tiem, kur paspēja tomēr pieslēgties neto uzskaites sistēmai no 2029. gada 28. februāra, arī būs jāpāriet uz neto norēķinu sistēmu. Manuprāt, man, kā saules paneļu īpašniekam, neto norēķina sistēma nav izdevīga, jo neto norēķina sistēmā visa tā elektroenerģija, ko es neizmantoju, ko man saražoja saules paneļi uzreiz, un ko es novirzīšu sadales tīklos, man viņi tur būs jāpārdod. Nevis es viņu uzkrāšu, bet man viņi būs jāpārdod par biržas cenām. Un pēc tam, tad, kad man saules paneļi saražos mazāk vai arī neražos vispārībā, tad man šī elektroenerģija būs tāpatās kā jebkuram jāpērk. Protams, es varēšu izmantot to naudiņu, ko es būšu it kā nopelnījis, tad, kad saules paneļi man būs saražojuši man nevajadzīgo elektroenerģiju, ko es būšu atdevis sadales tīkliem.